Tā, man prieks, ka jūs šodien atnākušas. Varbūt es sākšu ar to, kā tad es vispār nonācu līdz šim kursam, jo kamēr es dzīvojos savā pašretrītā Katalonijā, man beigās nolaidās visa šī informācija, paralēli mācoties dziedniecību, sāku saskatīt šīs līdzības, kas notiek pasakās. Un tad man radās tā ideja, ka varētu to apskatīt visu dziļāk, jo saprotot visu šo te fizioloģiju par to, kā veidojas mūsu smadzenes un kā mūsu smadzenes uztver informāciju, agrā bērnībā esot un kā mēs pēc tam formējam savu realitāti, izējot no tā, ko mēs esam uztvēruši, es sapratu, ka man ir šis te jānodot tālāk. Un tātad, kad mēs esam mazi bērni, mēs informāciju uztveram caur stāstiem, caur pasakām, kā arī mēs vērojam apkārt esošos cilvēkus. Līdz ar to, ja mums, piemēram, pieaugušie stāsta par lietām, ko darīt vai kā nedarīt un paši dara kaut ko pretēji, mēs nedzirdam, ko viņi saka, bet mēs nolasam tieši to informāciju, kur viņi reāli ar savu uzvedību mums rāda. Tātad, ja viņi saka, pīpēt ir slikti, bet paši pīpē, mēs skatāmies, ka nē, tomēr pīpēt var. Ja viņi saka, aprunāt citus cilvēkus ir slikti, bet paši ar to vien nodarbojas, jā, vai arī saka, kas ir kaut kādas veselīgas lietas, ko ir veselīgi ēst, teiksim, bet paši to neievēro, tad arī mazam bērnam viņam veidojās šīs dualitātes, tā kā nesaprašana, kā tā, tu saki vienu, bet dari kaut ko citu, un tad tāda neskaidrība tajā visā veidojas. Un, jā, tāpēc viens tas, kad ir dzīvi piemēri, un otrs ir tas, kad ir tie stāsti. Un tad, kad mēs kaut ko bērniem vēlamies nodot, vislabāk to ir darīt caur stāstiem. Nu, un pirmā lieta, tātad, ko es pamanu, kas notiek pasakās ļoti bieži meitenēm trūks mātes. Nu, ja jūs atceraties kaut kādas pasakas, zinat pasakas, kurās meitenēm ir māte, jūs noteikti varat man viņas atgādināt, jo es tā kā uz tām visām, lielākajām, visbiežāk dzirdētajām pasakām, es viņās visās nesadzirdēju, neatradu, kur ir mātes tēls. Un ko nozīmē, ja meitenei šajās te pasakās tiek stāstīts par, vai viņa redz, ja, kad ir šī te mātes neesamība, meitenei neveidojas paraugs, priekšstats par to, kā būt sievietei, jo māte ir tāds iekšējais balsts, māte ir iekšējais paraugs, un tas ir tas, ko mums māte nodod. Un ja mums šī piemēra nav, tas pat ļoti, ļoti iespaido arī to, kā veidojas mūsu attiecības ar māti fiziskajā plānā, jo mums nav piemēra, kā veidot šīs attiecības ar māti. Un, jo mēs šo informāciju gūstam caur stāstiem, vai arī mēs tajos stāstos tik ļoti identificējamies un gribam to izdzīvot, ka pat tad, ja māte nāk ar kaut kādu piemēru, lai mums šo te piemēru iedot un veidotu veselīgas attiecības, mēs varam identificēties ar šo te pasaku stāstu tik ļoti un mēģināt izdzīvot šo stāstu, ko tā meitene tajā pasakā dzīvo, ka mēs iekšēji bloķējam šo te mātes labo gribu iedot mums kaut ko. Un ir ceļš, ja vēl māma, piemēram, lasa mums šos te stāstus, tur, kur meitenēm nav mātes. Līdz ar to tad arī tāds, kā tā, kāpēc man ir, viņai nav un neveidojas īsti labs šis te priekšstats. Nākamā lieta, ko mēs pamanām, ka pasakās nav arī tēva, vai arī tēvs ir ļoti vāja rakstura. Tēvs neaizstāv savu meitu, ja tur parādās pamāte, ja, vai tā kā ragana. Tēvs neaizstāv savu meitu. Tas bija gan Sniegbaltītē, gan Mājā, un Pājā parādās tāda ļoti vāja pozīcija šajā jautājumā, un tas atkal jau
veido šo te pēc tam meitenes realitāti attiecības ar vīriešiem, ar brāļiem, ar vispār vīriešu dzimtas pārstāvjiem, ko viņa no tā, kādus secinājumus viņa izdara. Tēvs atdod, jo ir arī dažās pasakās, kur pat tēvs tā kā nodod arī šo te savu meitu vai savus bērnus, kā Ansītim Grietiņām, viņš viņus aizved uz mežu. Tā kā tas dod tādu baigo kodu zemapziņā, kad vecākiem bērni tur, piemēram, nav vajadzīgi, kad meitenes ir mazsvarīgas un ir diezgan tā baisi. Nākamais tāds arī viens no kodiem, tātad ir sieviešu savstarpējās attiecības, kāpēc mums viņas neveidojas, jo mums nav veselīgu attiecības starp sievietēm pasakās. Pieaugusī sieviete tiek attēlota kā ragana, kā pamāte, kā ļauna, kā sautīga, kā tāda izmantotāja. Un no kā tad, lai veidojas priekšstats par to, kā veselīgi veidot attiecības ar sievietēm, kā vispār drīkst uzticēties sievietēm vai nedrīkst uzticēties sievietēm, tās visas it kā, vai neliekas, mums pasakas bija tik feinas, bet kad tu sāc skatīties viņās tā iekšā un sāc analizēt, ko tā pasaka patiesībā nes kādu būtību, kādu kodu, saprot, ka nekā veselīga tajās pasakās vispār nav bijis, un pat cik tās bērnu smadzenes ir atvērtas un viņās nav izveidojusies kritiskā domāšana, viņi to visu uztver kā realitāti, kā dzīves patiesību un identificējas ar šiem te stāstiem. Jo ļoti, ļoti izsenis, kā reiz arī caur pasakām tiek nodota nākamajām paaudzēm, tad mūsu senči bērniem caur pasakām nodot dzīves gudrības. Jo pasakas ir kā tādi kodi, kas tā kā, kuros apslēpj, jo viņās ir ritms, pasakās ir konkrēts tāds ritms. Vai arī ar dziesmām. Tāpēc arī, kad mēs klausamies dziesmas, mums ir jāpiedomā, ko mēs patiešām klausamies, jo arī dziesmas strādā kā kodi, kuri var ieprogrammēt. Lūk, tātad mēs parunājām par mātnesamību, mēs pieminējām tēvus un sieviešu savstarpējās attiecības. Tad vēl ir tāda lieta, ka, piemēram, pasakās sievietes vienmēr ir tādas kalpojošas, citiem izdabājošas. Es nezinu nevienu pasaku, kurā sieviete būtu parādīta, attēlota kā ar savu iekšējo kodolu, ka viņa zina, ko viņa grib, viņa iet pēc tā, ko viņa grib. Viņas pārsvarā ir visas zem kādam kalpojošas, klusējošas, tāds, un gaida, ka kāds viņas izglābs. Visu laiku ir kāds, kas atnāks no malas un kas viņas kaut kur nebūtu izglābs tagad pēkšņi. Tāpēc tas kods arī tāds tiek ielikts, kad sieviete ir bez sava iekšējā kodola, un tas mums iedod to, ka mēs nezinām, kas mēs esam, mums ir jāgaida no malas, ka kāds atnāks un pastāstīs, tātad, kā mums pareizi uzvesties, ko mums izdarīt, ko mums neizdarīt un kā mums kalpot. Jo šī kalpošana arī pasakās tiek pasniegta kā tāda cēla rīcība, ka tas ir kaut kāds baigais cēlums, piemēram, par 12, es tagad piemirstu, kā tā pasaka saucās, bet tur, kur bija māsa, kurai bija 12 brāļi, un viņus pārvērta par gulbjiem, un viņai viņus tagad vajadzēja glābt. Un viņa viņus glāba caur tātad šo te lielo pašaizliedzību, atkal caur klusēšanu, viņa nedrīkstēja bilst ne vārda, lai atklātu to patiesību, kamēr viņa ievāca nātres, no tām nātrēm taisīja diegus, lai pēc tam uztaisītu 12 kreklus un līdz noteiktam brīdim, ne? Un viņu pat jau tad, kad apvainoja burvestībā tur un vēl nezinu kur, un dedzināja tvītās uz sārta, bet viņa nemēģināja sevi aizstāvēt, lai izdzīvotu, tāpēc, lai nepazaudātu šo iespēju izglābt savus brāļus, un tas atkal tiek pasniegts kā tāds ļoti liels cēlums, un pēc tas tā maina mazlietiņās mūsu to saprašanu par to, kā tad mums jābūt un ieliek šo te kodu, ka mums ir jācieš kāda cita labā. Tad vēl,
skaistuli un briesmonis. Un krievu valodā bija tas Aļiņkī Cvitočik, kur ir tas vīriešu dzimts pārstāvis, kurš nav īpaši simpātisks vizuāli, un sieviete saskata viņā kaut ko tādu brīnišķīgu, ko ir nepieciešams atklāt, ko neredz neviens cits, citi grib viņam izdarīt pāri, bet viņa redz viņā kaut kādu to lielo burvīgumu, kuru viņa arī grib parādīt visiem citiem, ja, un grib atklāt un pārburt viņu un tā kā pārveidot, izveidot. Un arī tas rāda šo izkažēņi, tā kā nepareizo uztveri, jo, ja mēs patiešām varam ieraudzīt šo te vīrieša dziļumu, ka ar savu sieviešu intuīciju tomēr ir robeža, kur tas var tikt pārkāpts, kad mēs sākam tajā vīrietī, kurš nevēlas neko mainīt, kurš nekad nekļūs labāks, kurš neplāno nemaz kļūt labāks, kad sieviete viņā turpina ieguldīties un viņa vaino vēl pat sevi, ka viņai neizdodas, jo tātad viņa neizdara kaut ko pietiekami labi, viņai vajag vēl mazliet pacensties, ja tāds, es vēl mazliet pacentīšos un tad gan jau man sanāks un gan jau viņš kļūst labāks, viņš izmainīsies un ir tāds, tā kā tas dod priekšrocības vīriešiem, kuri nemazam negrasās mainīties, ja, kuriem jo mums ir dažādāki vīrieši un lai vīrietis iet uz priekšu, viņam arī tas ir jāgrib. Tikai ja to, ka sieviete to grib, tas nenozīmē, ka vīrietis ies uz priekšu. Tādi, un saproties, un sāku, tātad man nolaižās šī visa informācija, sāku pamanīt šīs sakarības tajās pasakās, un es saprotu, ka man ir pilnīgi vēlme ar to dalīties, jo es redzu, kā arī to var pārrakstīt. Un tāpēc šajā kursā mēs sāksim, pirmā tēma būs par to, ka tātad smadzeņu attīstību, kāpēc mēs tās pasakas uztveram un pēc tam no tām pasakām izejot, sākam veidot savu realitāti. Tad mēs apskatīsimies galvenos kodus, kādi mums tiek iekodēti caur šīm te pasakām, un viņi arī pat daudzās atkārtojas. Un tad jau mēs sāksim atkodēt, un beigās arī būs praksīta par to, kā tad mēs nonākam pašas pie savas patiesības un šīs te visas ilūzijas un maskas sākam ņemt no sevīm nost, lai sāktu dzīvot savu pasaku, savu stāstu, tā kā mēs viņu pārrakstīsim tā, kā mums tas būs labvēlīgāk. Vai tik tālu ir kaut kādi jautājumi vai komentāri vai atziņas visu šo klausoties, vai ir kaut kāds specifisks jautājums, kuru ir vēlme uzdot, kā jūs gribat, varat runāt, ieslēgt mikrofonu un prasīt skaļi, ņemat vērā, ka vienkārši ir ieraksts, vai arī varat iet telegramā un ierakstīt komentārās, kur es uzrakstīju, un tad es vienkārši nolasīšu to jautājumu. Tā kā tā, kamēr jūs to rakstīsiet, tad vēl gribu tā par vēl tādi momenti, ko gribu pieminēt, ir par šis te nepabeigtais stāsts. Jo padomājiet arī, cik te daudz no tām pasakām ir atklāts, kā veidot attiecības tieši pēc tam, kad jūs esat attiecībās, vai arī pasaks vienmēr, parasti tā kā beidzās, viņi dzīvo ilgi un laimīgi, taču mēs tā arī nesaprotam, ko tad tas nozīmē ilgi un laimīgi, un mēs zinām to brīdi, kad līdz tam brīdim, kamēr mēs nonākam kopdzīvē, kad ir kaut kādi šķēršļi, kuri mums ir jāpārvar, un mums tā kā mēs gaidām, ka mūs izvēlēsies, un mēs tad nonākam tajās attiecībās, bet ko darīt pēc tam, ko nozīmē ilgi un laimīgi, nemazam nav, jo ilgi un laimīgi tā ir arī tāda ļoti liela ilūzija, tāpēc, kad attiecībās mēs augam, attiecības ir par visam, par kaut ko citu. Jā, un vēl viena lieta, ko mēs apskatīsim arī intensīvā, ir tas, kā tiek iekodēta, kas ir mīlestība un pēc kādiem principiem mēs tad tā kā izvēlamies savus partnerus.
ko mēs vispār uzskatām par mīlestību, kā mēs viņu atpazīstam un kāpēc mēs domājam, ka tieši tā ir mīlestība, kādas ir tās fizioloģiskās izpausmes un kā tad vajadzētu patiesībā izskatīties šai mīlestībai, kā viņai vajadzētu sajusties šai mīlestībai. Tā. Tad jautājumi pagaidām nav, patika stāstītais, un es pārsteigtu, kā pasakas var pielīdzināt dzīves scenārijiem. Jā, var. Viņi pēc tam atspēlējas. Vēl par tām raganām, tas arī tas, ko es tev pieminēju vienā no šiem te komentāriem, kuru tu rakstīji, tas, manuprāt, principā tad, kad tu man viņu uzrakstīji, tad es viņu arī ieraudzīju, tā kā es pieļauju, ka es arī vēl nezinu pat visu informāciju līdz galam, kuru mēs atklāsim šajā intensīvā, jo atkarībā no tā, kādus jautājumus jūs uzdosiet, kādiem stāstiem jūs dalīsieties, tad es vēl varēšu kaut ko vairāk likt iekšā. Kas attiecās tātad uz šīm te raganām un vīra mātēm, tas ir ļoti, ļoti interesants. Tas ir jāsajūt, tas ir tas, kā es to sajūtu, es tik padalīšos, un tu vari sajust, vai tev tas rezonē, vai tev tas nerezonē. Un skaties, tātad tas, ko mēs redzam pasakās, ir šis te raganas tēls. Un viņam kaut kur ir jāparādās pēc tam mūsu dzīvē, jo ja mēs esam ļoti identificējušās ar šo te personāžu no pasakas, kura ir cietusi no raganas, pamātes vai vēl kaut kā, mēs to tēlu mēģinam pēc tam savā realitātē kaut kur atrast. Lai izdzīvotu tās ciešanas, kuru taču tā pasaku varone izdzīvoja, jo mēs nezinām, kā būt bez tām ciešanām. Mēs tās ciešanas uztvērām kā dzīves sastāvdaļu, kurai noteikti ir jābūt, jo mēs neredzējām laimīgu meiteni, mēs nezinām, kā ir būt laimīgai meitenei, un tad mēs atrodam kādu sievieti, kura var mums atspēlēties un palīdzēt izdzīvot šīs ciešanas, lai mēs justos, ka mūsu dzīve ir pilnvērtīga. Un kāds arī neizklausītos. Tā kā droši padalies, kā tev šis te redzējums tā kā atspēlējas. Man kamēr ir ieslēgts. Tas, ka tu stāstīji, man likās, ka manas smadzenes vienkārši uzsprāgs tajā brīdī. Protams, ka man tas norezonēja, bet tā visa informācija man bija kā tāds blieziens, tas, ko tu tikko pateici. Bet arī tajā pat laikā tā rezonācija, ka tas varētu tā būt. Bet es vispār esmu tāda ļoti pārsteigta par to, ko tu stāsti, un es reāli man visu laiku arī, kā jau tu teici, pasakas liekas, tas ir vienkārši kaut kas gaisīgs tur, bla, 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 un tad, kad tu stāstīji tos visus sieviešu scenārijus, man vienkārši acis bija kā pogas, jo ļoti atbilstoši, jā. Jā, zin kā, un tad, kad nolaižās tā informācija par to, un tu to ieraugi, tad tu saproti, ka tev to kaut kādā cilvēcīgā veidā vajag sapakot, iedot, jo būs kāds, kam tas ir jādzird. Un šobrīd jūs man nesat daudz tajā intensīvā, un arī es neesmu par masām, bet jūs esat, grupa ir, un tātad jūs esat tās, kuras spējas to informāciju vispārībā uztvert. Jo nav daudzi, kas grib to uztvert, nav daudz, kas vispār spēj to uztvert, bet ja jūs esat, tātad, redz, kur man vajadzēja nodot to tālāk. Jā. Un es esmu ļoti priecīga, ka jūs man esat, jo tad es arī nepalieku tikai ar šo te visu kvantumu, un es viņu varu nodot tālāk, un mēs varam mainīt, jo tas jau vien, ka jūs to uztversiet, būs ļoti, tas mainīs kolektīvo, tāpēc, kad mēs visi esam pieslēgts šiem te kolektīvajiem laukam, un tas mainīs kolektīvo apziņu jebkurā gadījumā, tik līdz mēs sāksim to pārrakstīt. Jā, tā kā tā. Un es esmu arī patīkami satraukt, jo man arī liekas, ka es nezinu, ko sagaidīt no tava kursa. Protams, es zinu, ka tur viss būs kārtīgi un pat dziļo, bet arī tāds satraukums, kā tur viss notiksies, kādas būs manas sajūtas, kā es to visu uzsveršu. Un pats vilinošākais jau ir tas, ka tu saki pārrakstīt kodus, tas vislabāk man patīk. Kad ar to visu, kas ir manī, ir iespējams arī kaut ko izdarīt, izmainīt.
Pilnīgi noteikti, jā. Mums vienkārši ir, un tāpēc es biju domājis interesanti, es zināju, ka mēs taisīsim šodien laiviņā arī kaut kādu praksīti, un es biju domājis, kādu praksīti uztaisīt, un tā sestdien man bija pēdējā arī lekcija dziedniecības kursā, un es sapratu, ko mēs šodien taisīsim. Es jūs iepazīstināšu, jā. Tad, kad es dzirdēju, ka tu pieminēja, ka tajā Zoomā ne, bet tiešraidē būs praksē, tas bija atslēgas vārds, kāpēc zināju, ka es tur būšu. Jā, jo es jūs gribu iepazīstināt, ja jūs gadījumā to nezināt, tad, es jau stāstu par tām visām energosistēmām un arī tādām lietām, un tad ir tāpat kā mēs esam runājuši jau, tu esi manās lekcijās bijusi un kursos un tad tu zini, kad ir šie te energolauki, ir egregori, ir viss kaut kās. Un tad ir arī energolauks sievietes cietējas. Un principā viņam pieslēgties ir ļoti, ļoti viegli. Un tiklīdz mēs pieslēdzamies viņam, tā mēs arī sākam rezonēt un mēs visu šo savu realitāti sākam pielīdzināt šīm sievietēm cietējām. Un caur pasakām mēs ļoti labi ar viņu iepazīstamies, jo pasakās es saku laimīgas sievietes, kuras zina, ko viņas grib, sievietes, kas, nav, es nezinu. Neatrada. Jā, un tāpēc, un tad otrs ir, tad mēs iepazīstamies ar šo, un es parādīšu, kāds ir arī laimīgo sieviešu lauks, un tas ir tas, ko mēs arī šodien jau pamēģināsim, mēs pieslēgsimies laimīgo sieviešu laukam, nevis sievietēm cietējām. Jo es ar šo lauku iepazinos vienkārši kolosāli pat esot tagad savā pašretrītā Katalonijā, jo man bija, jo kā tad mēs izdzīvojam, kā mēs saprotam, ka mēs esam mainījušies, jo, piemēram, man bija kolosālas situācijas, kur es varēju šodien rīkoties citādāk, nekā es būtu rīkojusies iepriekš. Un tad, kad es izdaru un es saprotu, ka es izēju savam kaut kādam eksāmenam cauri, es tikko viņu nokārtoju vienkārši tāpēc, ka iefiksēju, ka es rīkojos pilnīgi totāli citādāk, nekā es būtu darījis pirms tam. Un es esmu tik laimīga, ka es biju tik pašpietiekama, un es šitā pieņēmu lēmumu, un es tur attiecībās starp vīriešiem un sievietēm, un es pieņemu kaut kādu tādu lēmumu, un es saprotu, cik es esmu kļuvusi pašpietiekama, un es nemēģināju kāda priekšā izlocīties, kā es to būtu darījusi iepriekš, jo es sapratu savu vērtību, un es sapratu, ja tev šis nepatīk, man arī šis, tad man tas nav vajadzīgs. Un es esmu pat baigi laimīgā, un sāk skanēt galvā balsis, kuras tur sāk, bet tagad tur kāds cieš, tagad tur kāds ir nabadzīgs, un tas ir tevis dēļ, tur apmēram kaut kas, un es domāju, kas tas pa sviestu, kas tās par balsīm manā galvā, no kurienes jūs esat. Un tad es pamanu, ka manā dzimtā neviena sieviete nekad nav rīkojusies tā, kā esmu rīkojusies es. Viņas visas ir cietušas, viņas visas ir izvēlējušās ciešanas, ziedojušas sevi citu, to vīriešu dēļ tur un bez tās tādas. Un es esmu pirmā, kura vienkārši ņem un rīkojas tagad citādāk. Un tas lauks, kurš man ir nodots jau no paudzēm, kad sievietei ir jācieš, jo viņas jau ir augušas tieši uz tādiem pašiem noteikumiem, jā, tad viņas tagad skan manā balsī, jo viņas nesaprot, kā tu tā varēja izdarīt. Un tad es ļoti stipri sajūtu šo lauku, un es sapratu, ka meitenes tā mēs nerulēsim. Es gribu citādāk. Jā, tā kā ok. Es domāju, ka es šito esmu tā kā, ja tev vēl ir kaut kas piebilstams, vari vēl pajautāt, es padalīšos, bet ja ne, tad mēs varam uztaisīt to praksīt un tur baigi garumā nevilkt. Pagaidām man nav jautājumu, jo es pat nevaru izdomāt, ko varētu pajautāt tādu par to visu. Pagaidām man tā tēma vēl ir jauna, kad nav jautājumu manā galvā noformulējušies skaidros vārdos. Ok, labi, tad mēs varam ķerties klāt pie praksītes.
Un ko mēs darīsim? Tātad praksītas mērķis ir, mēs iepazīsimies tātad ar sievietes cietējas lauku un apskatīsimies, kā izskatās arī laimīgo sieviešu lauks un ka mēs varam viņam pieslēgties. Tad mēs varam iekārtoties ērti. Iekārtojamies ērti, noskaņosimies praksē, varam aiztaisīt ciet arī acis, ja tā ir ērtāk, var palikt ar acīm vaļā, kā kura ir ērtāk. Jā, tad iekārtojamies maksimāli ērti, jo mūsu sieviešu ķermenim ir jābūt tikai un vienīgi kaifa un ērtumā. Sajūtam sevi stabili, atrodoties šeit, vai krēslā, vai dīvānā. Elpojam mierīgi, sajūtam pēdas stingri uz zemes, sajūtam savu spēcīgo mugurkaulu un ieraugam, kā mugurkauls, sākot ar astes kaulu, dziļi sāk stiepties uz leju un ieiet zemē. Viņš aiziet līdz pat zemes centram, kur viņš piestiprinās, un no zemes centra ceļās jauns enerģijas stars, ceļās uz augšu, un caur mūsu stārpeni iziet cauri visam mūsu ķermenim, un caur galvu uziet augstu debesīs un pieskaras gaismas avotam. Tā var būt polāra zvaigzne, tā var būt kāda cita zvaigzne, kura jums ir pazīstama. Kāds gaismas avots, un no tā gaismas avota savukārt nāk uz leju atkal stars, kurš ieiet caur pakausi, savienojas ar mugurkaulu un caur astes kaulu virzās lejup uz zemes centru un savienojas. Un tagad jūs kā tāda pērlīte esat piestiprināti abiem diviem šiem enerģijas stabiem pa vidu. Un bez jebkādām domām un ekspektācijām jūs atrodaties tur. Un no šī stāvokļa ar dižās mātes palīdzību un atbalstu mēs šodien iepazīsimies ar to lauku, kurā sievietes cieš ar enerģētisko lauku. Jā, var ieraudzīt šo te lauku, vai sajust viņu, jo mēs katram ir savas maņas, kāds to jutīs ķermenī, kāds to ieraudzīs, kā bildes, kāds ieraudzīs kā krāsas. Un var sajust šo lauku, ieraudzīt. Pēc tam varēsim padalīties, ko kurš ir redzējis, ko kurš sajutis, cik viņš ir pazīstams. Jo šis ir tas lauks, kurš mums ir visvairāk pazīstams, kur sievietes cieš, kur sievietes klusē, kur sievietes pazemina savu vērtību citu labā. Ilgi mēs šeit neuzkavēsimies, mēs vienkārši pateiksimies šim laukam par šo pieredzi. Un pateiksim, ka mēs vēlamies citādāk. Tāpēc lūdzam dižās mātes palīdzību, kā pareizi un liederīgi pārtraukt visas saiknes, visas saites ar šo lauku, jo savu pieredzi mēs esam guvušas pietiekoši šeit, un šodien mēs to redzam un saprotam, un turpmāk mēs to spēsim atpazīt. Mūsu prāts spēs to atpazīt, līdz ar to arī mūsu dvēseles mācības stundas. Mēs varēsim iziet un pāriet jau citā realitātē. Mēs pasakam šīm sievietēm paldies par viņu pieredzi, paldies par visu to, par šīm zināšanām, kuras viņas mums ir nodevušas. Un šodien mēs atvadamies no viņām un redzam, kā ar dižās mātes palīdzību šīs saites, kā pareizi un liederīgi, tiek pārtrauktas.
Un tagad mēs vēršam savu skatu un ar savu sirdi sajūtam, ka kaut kur tur ir arī šis enerģētiskais lauks, kurā dzīvo laimīgās sievietes, piepildītās sievietes, sievietes, kuras ir realizējušās, kuras zina savu vērtību, kuras ir ar savu spēku un enerģiju, un viņas var mums to arī dot, un mēs varam pieslēgties šim laukam. Un tad, kad šis lauks ir sajusts vai ieraudzīts, tad lūdzam Dižās mātes palīdzību izveidot jaunas saites ar šo lauku, lai mēs varam gūt šīs zināšanas, šo pieredzi no šīm sievietēm, lai mēs varam virzīties šajā virzienā un materializēt šeit uz zemes šīs zināšanas un spējas, būt laimīgām, piepildītām, realizēties, nest jaunas zināšanas un spējas un tādā veidā veidot jaunus realitātes atzarus. Sajūtam, kā mēs savienojamies ar šīm sievietēm, cik viņas ir priecīgas ieraudzīt, kad viņu kolektīvs paplašinās, ka viņu zināšanas kāds ir spējīgs pieņemt, uzņemt, materializēt. Pabūnam mazliet šajā laukā. Varbūt šīs sievietes dos jums kādas dāvanas. Varbūt būs kādi vainagi, vai arī bīzes, vai būs kādi jauni krēkli. Jo šeit viņas zina par sieviešu spēka atribūtiku. Varbūt kāds saņems kādas jaunas receptes. Visiem dzīves gadījumiem, ne tikai ēdienu gatavošanai. Katram būs kaut kas savs. Jā, labi, pasakamies arī paldies šim laukam. Un dziļā pateicībā par šīm jaunajām zināšanām, jaunajām spējām. Un saglabājot šo saišu klātesamību, pasakamies arī Dižajai mātei par atbalstu. Arī Dižā māte, protams, priecājas par to, ka arvien kuplāks skaits sieviešu var kļūt un izjust laimi, piepildījumu. Un saglabājot šīs saites ar šo lauku, šo sajūtu, šo enerģiju, arī ielpu, izelpu un uz 1, 2, 3 mēs atgriežamies šeit un tagad. Un mēs saberzējam savus plaukstus. Karstas. Šajās plauktās ir visa šī enerģija un nomazgājam savu seju. Izķemmējam savus mātus un atveram acis. Esam šeit un tagad. Saplaukšķinam. Piefiksējam šo sajūtu. Es padziršos. Vai vēlies ar kaut ko padalīties? Jā, es varu padalīties ar savām sajūtām. Kā lai tev izstāsta, tad, kad sākās meditācija, tad es dzirdēju visus trokšņus, kurus es pirms tam nedzirdēju, vienu zāles pļāvēju, kurš pļauj tālumā zāli, bet tad es domāju, labi, dažreiz saka, ka meditācijās ir kaut kādi fona trokšņi pēkšņi, tad tas ir vajadzīgs, labi, pofīgi, es viņu pēkšņi, tā sāku vairs nedzirdēt. Kaut kā viņš aizgāja citā plānā, brīnumainā kārtā, bet interesanti ir tas, ka, labi, es saprotu, ka es kārtējo reizi, tā kā ar acīm tā kā vizuāli neredzu, bet es saprotu, ka tas mans veids ir sajušana. Un tad es mēģināju pieslēgt to, un es mēģināju tad sajust, un tas man pārsteidz, ka es arī sajūtu, jo es biju domājis, ka tomēr nebūs. Un tas, ko es no tā negatīvā lauka jūtu, ir, pirmkārt, es jūtu tādu kā tumsu tur lielu,
Un ļoti interesanti, ka man sāka kļūt arvien augstāk, augstāk un augstāk. Tad tā sajūta, ko pēc tā tumšā negatīvā lauka sajūtu ļoti lielu vēsumu, ka man pašai sāk kļūt augsti. Un ļoti interesanti, ka tā sajūtas nomainījās, kad bija tas pretējais lauks. Man sāk kļūt silts, un tur uzreiz tāds atslābums, man kļuva vienkārši tik viegli. Man likās, ka visai man sāk kļūt tāds atvieglojums un viegluma sajūta viscaur. Un jā, tāds prieks, siltums un tādas daudz pozitīvākas emocijas pārņem pilnīgi visu mani. Man likās, ka es vēl viņās palieku un vēl šobrīd esmu apmēram tajās sajūtās. Tā kā es ļoti labi jūtu to nomaiņu starp vienu un otru, un augstums un siltums vispār mani pārsteidza. Tas bija tas. Vienīgais, ko es neredzēju, tad, kad tu teici iztēloties, vai tur ir vainagi dāvanas, tur neko es nesajūtu, neredzēju, es mēģināju ieslēgt savu it kā vizualizāciju, bet tad es sapratu, tur vienkārši nāk varbūt kaut kādi mazi fragmentiņi no kaut kādiem līgo svētkiem, kur ir vainīgi, tad es sapratu, tad laikam varbūt prāts mēģina vienkārši iepildīt kaut kādu fragmentu no dzīves, bet tur īsti, man likās, tur es to neredzu par dāvanām. Jo liels tev paldies, ka tu dalies, jo es arī varu padalīties ar savām sajūtām, kad es sajūtu šo te cietēju lauku. Man paliek nenormāli smagi, man slēdz ārā, man tāds, un tas, ko, piemēram, jo es gan redzu, gan jūtu, gan krāsas, gan bildes, tad, jā, ir pirmkārt smagums ļoti liels pārņem, ir pelēks viss, un ir tāds, reāli tāds viss, sakumpušas un tādas cietējas redzu, man no turienes vienmēr gribās ātrāk projām. Un ļoti forši, ka tu sajūti tās sajūtas, jo tas ir tas, kā tu turpmāk, tavs prāts tagad zinās, viņam ir, ok, tātad šitās ir tās sajūtas, tātad ir šis te lauks, vai tik es neesmu pieslēgusies šim te laukam, un tad, protams, mēs esam absolūta daļiņas, un mēs vienmēr varam prasīt pēc palīdzības un tā kā dot savus uzstādījumus, ja teiksim, ok, šito sajūtu, paldies, es šito negribu, es gribu no šitā projām, ja tā kā, kā pareizi un liederīgi ejam projām. Un savukārt šīs te arī priecīgās sievietes, tur uzreiz tāda gaisma, vieglums, tāds. Jā, par tām dāvanām varēja sajust, varēja nesajust, varēja ieraudzīt, bet tas tāds, tur parasti tāds dziesmas un dejas tajā laukā, un tur ir patīkami. Un tad atkal, ja tu kaut vai sajūti jau šo te, ka tu vari pārslēgties, tad viņš kolosāls moments, tā pārslēgšanās. Tā kā to noteikti piefiksē, atceries savā ķermenī, un tad tu zinās, ok, šitien ir smagums, augstums, tātad es gribu pārslēgties, un tad tā arī daram kā pareizi un liederīgi. Tā. Un neko, tad jau paldies, ka piedalījāties. Tad gan jau vēl uz saziņu, un tad jau tiksimies pašā sestdienā sāksim.